Labdien! Turpinām apskatīt nenoteikto koeficientu metodi. Un šoreiz uzdevums ir šāds. Mums vajag uzrakstīt doto daļu kā divu daļu summu. Lai mēs varētu to izdarīt, pirmajā punktā, pirmajā soli, mums vajag sadalīt doto saucēju reizinātājus. Tātad izrakstam saucēju. Redzam, ka saucēja mums ir kvadrata trinoms, pielīdzinām saucēju nullei. Tagad, izmantot vietu teoremu, varam atrast saknes. Tātad sākņu reizinājums mums ir -6, sākņu summa mums ir -1. Tātad piemeklēsim saknes, mums derētu -3 un 2, pārbaudām -3 reiz 2 mums ir -6, un -3 plus 2 ir -1. Tātad doto kvadratu trinomu mēs varam sadalīt reizinotājus šāda veida. Tātad x mīnus pirmā sākne, tātad x mīnus -3 mums būs x plus 3, un x mīnus otrā sākne, x mīnus 2. Pārrakstam mūsu daļu. Tātad, kad saucējs mums ir sadalīts reizinotājus, tad doto daļu vajag uzrakstīt kā daļu summu, izmantojot koeficientus A un B. Tā kā ir divi reizinātāji, tātad mums būs divi koeficienti, koeficients A un koeficients B. Tad zem A rakstam x plus 3 un zem B rakstam x mīnus 2. Tagad mums vajag saskaitīt šo daļu. Un, lai varētu saskaitīt daļu, mums vajag atrast kopsaucēju. Tātad kopsaucējs mums arī ir atrasts pirmajā punktā. Jā, tas ir x plus 3 reiz x mīnus 2. Un līdz ar to pirmo daļu mēs varam reizināt ar x mīnus 2, otro daļu mēs varam reizināt ar x plus 3. Tad vēlreiz pārrakstam mūsu šo te izteiksmi. Tad mums būs A reiz x mīnus 2, tad te būs x plus 3 reiz x mīnus 2, plus B reiz x plus 3, tad šeit mums būs x plus 3 reiz x mīnus 2. Tātad, tā kā saucēji ir vienādi, abas izteiksmes būs vienādas arī tad, kad skaitītāji būs vienādi. Līdz ar to, kad jūs pielīdzinājat saucējus, jā, tad, kad no labas puses un no kreisas puses mums ir kopsaucējs, mēs to saucējus varam atmest un apskatīt tikai skaitītājus. Jā, tātad atmetot saucējus, pārējām pie trešā punkta, un tad mums sanāk šāda te izteiksme A reiz x mīnus 2 plus B reiz x plus 3. Un tagad mums vajag izdomāt, kādu x mums vajag paņemt, lai atbrīvoties no izteiksmes, piemēram, A reiz x mīnus 2 vai no izteiksmes B reiz x plus 3. Tātad, redzam, kā, lai atbrīvotos no, piemēram, pirmas izteiksmes, x vietā mums vajag ielikt 2, lai būtu A reiz 0, ja? Tātad, tā un rakstam, kā, ja x vietā mēs liksim 2, tad
sanāk 5 reiz 2 mīnus 2 plus x vietā rakstam 2, tad sanāk 5 vienāds a reiz 0 plus 5 reiz b, sanāk 5 vienāds 5 reiz b, un tad koeficients b mums ir 1. Līdzīga veida varam spriest, tātad kādu x mums vajag paņemt, lai nebūtu šis te izteiksmes b reiz x plus 3. Un tad x vietā mēs varam mēģināt likt mīnus 3. Jā, tad sanāk tad 5 vienāds a reiz x vietā rakstam mīnus 3, b reiz mīnus 3 plus 3, tad sanāk 5 mīnus 5 reiz a plus 0 reiz b, tad sanāk 5 vienāds ar mīnus 5 reiz a, un tad koeficients a mums ir mīnus 1. Ja? Tātad mēs sameklējam koeficientu a un koeficientu b, un tagad tos atrastus koeficientus mīnus 1 un 1 mums vajag ielikt šajā te vienādojumā. Jā, nu, pārakstam, tātad 4. solis, tātad mūsu sākotnēja izteiksme bija tātad šāda. Tātad x plus 3 plus x mīnus 2, un tātad a vietā rakstam mīnus 1, un b vietā rakstam 1. Nu, tātad dabūjam šādu te vienādojumu, un mūsu uzdevums ir izpildīts. Tad mēs doto daļu pārrakstiem kā 2 daļu summu.